Visvairāk mums vajadzīga vienotība. Latvijas nacionālā neatkarības kustība veidojās vēl totalitārā režīma ziedulaikos 1988. gadā. Eduards Barklaus. Kā jūs ienāciet Nacionālās neatkarības kustībā? Es ienācu ar iniciatoru grupu. Mēs bijām 3 cilvēki tikai. Bez manis tur bija Einars Repše un Ingrida Titova. Un mēs 3 sanācam kopā, ir vajadzīgs vēl kaut kādi citi pasākumi, tieši kas par nācijas interesēm domāt un runāt. Bet tad, kad visapkārt bija cita ideoloģija, un tas nepārtraukti bija tādā baiļu atmosfērā. Jā, toreiz tā tiešām bija vajadzīga drosme, varbūt pat varonība, lai uzņemtos toreiz tādos puslegālos apstākļos, uzsākt tādu pretošanos tam komunistiskam režīmam, kas vēl toreiz darbojās, gandrīz var teikt, netraucēja. Bet atradās tādi ļaudis, un ziniet, ka mums nekad nebija toreiz problēmu savākt tautu. Mums pietika ar telefonu paziņot, jo mums aizgājām uz Arkādiju, un mums bija 1000 auditoriju. Un tur mēs arī atklātu pirmais kongress faktiski notika Arkādijas parkā, atklāta estrādē, apmēram 4000 cilvēku klātbūtnē. Toreiz viņi bija ļoti noderīgi, es tā atceros, un neviens viņus neapšaubīja. Es esmu ieradies, lai tāpat kā jūs aktīvi domātu un rīkotos. Pirmām kārtām ir jāgādā, un es gādāšu kopā ar saviem kolēģiem par to, lai reālās demokrātijas formas būtu realizētas vispirms mūsu republikas augstākajā padomē. Vakar mēs pieņēmām likumu par Latvijas laukiem. Deputāti vienbalsīgi latviešu valodai piešķīra valsts valodas statūtu. Domu biedri atraisīt šo enerģiju. Bija ļoti grūti toreiz organizatoriski. Es atceros, ka 31. maijā, tātad vienu dienu pirms 1. jūnija, man likās, ka es nolūzīšu, nesagaidīšu to 1. jūniju, tad atbraucu šeit uz laukiem un burtiski pavadīju šeit nevairāk kā pusstundu. Man nebija laika, iebāzu rokas zemē. Ja, šeit iebāzu rokas zemē, un tad es sapratu, ka es varu braukt atpakaļ uz Rīgu un šo plēnumu vadīt. Tā, ja? Cienījamie apvienotā plēnuma dalībnieki. Ir pienācis lielu jautājumu laiks. Uz mums, radošās inteliģences pleciem, gulst tūkstošiem kāpēc, kā, kad, cik ilgi, kādā veidā. Plēnumam ir jāizstrādā rīcības dokuments, programma, pēc kura pamattēzēm turpmāk rīkoties. Es novēlu visiem apvienotā plēnuma dalībniekiem asu un principiālu skatījumu, augstu politiskās kultūras sajūtu, kopības nepieciešamību,
diagnosticējot Latvijas sociālo-ekonomiskos un nacionālos sastrēgumus, veicinot atbilstošu atveseļošanos un iezīmējot patiesi socialistisku nākotni kā PSRS, tā Eiropas un visas pasaules norisēs mūsu republikai. Līdz ar pirmo dienu skan, jo tu līdzi šajā zemē maniem К сожалению, надо сказать, что когда мы видели митинг, который был созван поддержать перестройку, это серьезный, хороший повод. Второй повод – почтить память невинных жертв сталинизма. И это повод, который нам очень всем хорошо понятен. Но вместе с тем, наверное, городскому комитету комсомола есть подумать по поводу того, как проходил, скажем, этот митинг, во что он вылился. Там были подняты такие лозунги, которые направлены по сути своей против перестройки, против того, чтобы объединялись, консолидировались все силы в нашей республике. По существу, вот этот митинг, желали того или не желали некоторые организаторы, в какой-то степени способствовало тому, что у части населения появились даже какие-то настроения неуверенности в том, как будет складываться их будущая жизнь, потому что они почувствовали явную к себе недоброжелательность. Чтобы экономике придать интенсивный характер развития. Kad dibinājās Latvijas Tautas fronte, ja, tā bija apakšu iniciatīva. Un atceraties, 2. jūnijā plēnumā Viktors Avotiņš jau nāca ar šādu priekšlikumu un lūdza, lai Latvijas Rakstnieku savienība uzņemās šo iniciatīvu. Es personiski kādas 3 vai 4 reizes es atteicos uzņemties šo frontes dibināšanu, jo man likās, ka ir pietiekoši daudz politisku spēku republikā, kas to varētu izdarīt. Nu, notikumi attīstījās tā, ka visas šīs grupas saķildojās. Nu, atkal nāca pie manis. Nu, sētā šeit ienāca toreiz Rojārs Rubens, lai Radošo savienību kultūras padomu uzņemās šo vienotājas lomu. Nu, un to es arī gribu uzsvērt, teiksim, ka acīm redzot mums izdevās, un arī man personiski izdevās vienot cilvēkus kāda ceļa sākumā, ja? Un viss šis modelis, rīcības komitejas modelis, ja? Es domāju, var kalpot par paraugu, kā uzklausīt draudzīgi citu visdažādāko politisko nokrāsu cilvēku. Toreiz neizvirzījās nec kāda ironija par tā saucamajiem gaišajiem spēkiem partijā, ka viņi nav vajadzīgi. Tagad viņus mēģina tā kā izsmiet, tā kā izšempēt, ja. Toreiz viņi bija ļoti noderīgi, es tā atceros, un neviens viņus neapšaubīja, ja. Latvijas PSR likumdevējiem un valdībai jādara viss, lai mūsu dzīves realitātes tuvinātos Vīnes tikšanās noslēguma dokumentam, kurš nedrīkst palikt tikai Padomju Savienības lietošanā importa vajadzībām. Обращаемся к генеральному секретарю ООН и председателю Президиума Верховного Совета СССР с просьбой, что правительство СССР в текущем году осудит политику 1939-40-х годов в отношении балтийских государств,
объявили утратившими с момента подписания силу договоры от 23 августа 1939 года совместно с секретными протоколами и не будет препятствовать восстановлению государственного суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы путем переговоров с участием уполномоченных представителей их народов. Nevienam tirānam, nevienam beztiesiskam režīmam nekad neizdosies selekcionēt cilvēku ciltis, kuras gribētu būt nebrīvas. Tas neizdevās abiem asiņainajiem 20. gadsimta avantūristiem, tas neizdosies arī transnacionālajam šovinismam, kurš cenšas Baltijas jautājumu šodien norakstīt kā mazsvarīgu un lokālu. Man ir ļoti bailes, ka tās nelikumības, kuras kādreiz nebija likumos fiksētas, pieņemsim Staļina un Brežņeva laikā, šodien var ar mūsu pašu rokām, ar relatīvi demokrātiski ievēlētu parlamentu rokām, tikt apstiprināts ar likumu, un tad tauta tiesās tautas deputātus. Tāpēc mums jābūt katru brīdi ļoti modriem. Es tevi mīlu, cik ir sniegpulkstenis, aust gaismiņa, sīks Rīgā zvaniņš dimda, tur bērniņš piedzima tik mūžīgi un sen, pirms sekundes, šai pašā gadsimtā. Es tevi mīlu, tas ir arī viss šai verdzībā un pāris mirkļos brīvos bija vērts man celties, vērts būs zemē krist, lai bērniņš te var pastāvēt un dzīvot. Es mīlu jūs, un tas ir arī viss. Šodien, kungs, mēs tevi lūdzam, neļauj Latvijam mirt un zūst. Liec mums vienmēr tavu sauli,